Mēs dzīvojam laikā, kad daudziem ir garīgas un fiziskas ciešanas, un cilvēku smadzenes no pārliek lielās informācijas tiek bojātas. Un cilvēkiem pazūja realitāte, jo informācija ir izkropļota, lai mēs novērstos no Dieva vārda, un cilvēki to sāk nesaprast, kas ir ļauns un kas ir labs, un nezin vairs savu vietu šajā dzīvē. Cilvēku dzīvēs ienāk neprāts, bet mums var palīdzēt tikai Dieva vārds, ja mēs tam sekojam un klausāmies to. Piedzimšana nāk no Dieva vārda un mūsu augšana tāpat no Dieva vārda. Ja mēs atsakāmies no šīs pasaules ēdiena, tas ir solis pie Dieva vārda, jo tikai tas dod izēju. Jēzus atnāca sagraut sātana darbus ar savu vārdu. Būtība ir tā, kādu informāciju mēs uzņemam un kam mēs sekojam. Panākumi ir, ja mēs klausāmies Dieva vārdu un tiecamies to darīt, jo bez darbiem ticība ir dēmoniska ticība, un šis solis mums jāturpina pastāvīgi. Iepazīstot patiesību, kļūstot par Jēzus mācekli.